Tagad parunāsim par Irānas stratēģiju. Amerikāņi izmanto klasisku stratēģiju, ko sauc par aplenkuma karu – siege warfare. Irāņi atbildēs ar klasisku stratēģiju – partizānu karu – guerrilla warfare. Partizānu karš, draugi, ir vienkāršs – paslēpies un meklē. Jūs nākat un bombardējat mani ar visu, kas jums ir, es vienkārši paslēpjos kalnos. Un tad, kad jūs aiziet, ko es daru? Es uzbruku jūsu GCC valstīm. Es raidīšu dronus, raķetes uz jums, es raidīšu raķetes uz Izraēlu. Man nav jātrāpa ļoti stipri, man tikai jābūt kaitinošam, vai ne? Jo tad notiek tas, ka jūs esat spiesti atgriezties un bombardēt mani līdz nāvei. Bet zini ko? Es atkal paslēpjos. Irāna var to darīt gadiem un gadiem ilgi. Bet atcerieties, Amerika ir spiesta uzvarēt šo karu pēc iespējas ātrāk, jo nav politiskās gribas, nav ražošanas kapacitātes. Viņi nevēlas daudz upuru un ekonomiskus postījumus. Vai tas ir skaidrs, draugi? Tātad tas ir viss, ko Irāna darīs. Irāna būs tikai kaitinoša, pain in the ass. Tā mēģina radīt pēc iespējas vairāk ekonomisku postījumu, mēģina radīt pēc iespējas vairāk bailes, kas piespiedīs Ameriku uzbrukt. Lielais jautājums ir šis: vai Amerika uzsāks sauszemes iebrukumu? Jo, ja uzsāks, tad viņi ir zaudējuši karu. Paskatieties uz Irānu. Kalni un kalni, tūkstneši. Ir neiespējami okupēt šo valsti. Ir neiespējami iebrukt tajā. Un tas, ko viņi vēlas, ir būt tik kaitinošiem, tik daudz partizānu kara, lai Amerika būtu spiesta iebrukt. No šejienes, no turienes, no visām pusēm. Bet problēma ir tā, ka Amerikai nav resursu, nav politiskās gribas, nav ražošanas kapacitātes, lai cīnītos šo karu. Tad jūs jautājat, labi, es saprotu visu šo, bet kāpēc pie velna šis karš vispār notiek? Es jums varu pateikt šo, un esmu pārliecināts, ka viņu ģenerāļi to arī zina. Viņi zina, ka tas ir pašnāvnieciski. Gadiem ilgi Amerika plānoja iebrukt Irānā, un ģenerāļi teica, nē, tas ir pašnāvnieciski, nedarīsim to. Tātad, kāpēc tas notiek? Diemžēl mēs nezinām, jo administrācija nestāsta. Sākumā Trumps teica, ak, jo kodola pārunas neizdevās, bet mēs zinām faktiski, ka Irāņi bija gatavi pieņemt visus Amerikas nosacījumus. Un tad vakar Marko Rubio, kas ir ārlietu ministrs, teica kaut ko pilnīgi muļķīgu. Viņš teica, mēs uzbrukām Irānai, jo dzirdējām, ka izraēlieši uzbruks pirmie. Tad Irāņi atbildēs, uzbrukot gan izraēliešiem, gan mums, amerikāņiem. Tāpēc mums bija jāuzbruk pirmajiem. Tas ir labi. Viņi paši nezina, kāpēc to dara. Bet jābūt kādam iemeslam, vai ne? Nu, mājienu dod šis. Amerikāņu karavīriem tiek teikts, lai cīnās šajā karā, un atkal neviens nezina, kāpēc šis karš notiek, bet ir ziņa, ka ģenerāļi saka karavīriem. Tas ir karš par Jēzu. Tas ir karš, lai radītu Jēzus otro atnākšanu. Tas ir Džons Larsons. Viņš raksta Substack. ASV karavīriem teica, ka karš ar Irānu ir par Armagedonu, Jēzus atgriešanos. Kas tas ir? Daži karavīri, kas nav kristieši, tika teikts, ka tas ir karš par Jēzu, un viņi, paga, mēs neesam kristieši, mēs esam musulmaņi un ateisti, kāpēc mēs cīnīsimies? Viņi iesniedza sūdzību par šo runu, un mēs izlasīsim daļu no ēpasta, ko šie karavīri nosūtīja MRFF, lai sūdzētos. Es esmu
NCO. Šorīt mūsu komandieris atklāja kaujas gatavības statusa brīfingu, mudinot mūs nebaidīties no tā, kas notiek ar mūsu kaujas operācijām Irānā tieši tagad. Stop! Nebaidīties! Tas mums saka, ka viņi zaudē karu. Turpini. Viņš mudināja mūs teikt mūsu karavīriem, ka tas viss ir Dieva, dievišķā plāna daļa. Pagaidi mirkli. Dieva dievišķais plāns? Dievs nav tas, kas pavēl cīnīties šo karu. Tas ir Trumps. Tas ir dīvaini. Turpini. Un viņš īpaši atsaucās uz daudziem citātiem no atklāsmes grāmatas, atsaucoties uz Armagedonu un Jēzus Kristus tuvu atgriešanos. Viņš teica, ka prezidents Trumps ir svaidīts no Jēzus, lai iedegtu signālu uguni Irānā, lai izraisītu Armagedonu un iezīmētu viņu atgriešanos uz zemes. Ak, Dievs, prezidents Trumps, uguns Irānā. Tas viss ir daļa no grandioza plāna iznīcināt pasauli, lai Jēzus atgrieztos. Kas tas par trakumu? Viņam sejā bija liels smaids. Viņš ir priecīgs par to, draugi. Pasaule beidzas. Kad viņš to visu teica, kas lika viņa vēstījumam izklausīties vēl trakākam, mūsu komandieri droši vien varētu aprakstīt kā kristieti pirmajā vietā. Viņš tāds ir bijis ļoti ilgi un skaidri dod saprast, ka vēlas, lai mēs visi zem viņa kļūstam tieši tādi paši kā viņš, kristieši. Bet tas, ko viņš izdarīja šorīt, bija tik toksisks un pāri robežai, ka tas šokēja daudzus no mums, kas bija klāt operāciju brīfingā. Papildus man pašam es sazinājos ar MRFF 15 kolēģu karavīru vārdā. Es zinu, ka jūs jautājat par mūsu grupas reliģiskajiem uzskatiem, kas lūdz palīdzību no MRFF. Es varu tikai pateikt, ka es esmu kristietis, un vismaz 10 no pārējiem arī ir kristieši. Viens ir ebrejs, viens ir musulmanis, es nezinu pārējo 3 reliģisko vai nereliģisko statusu šobrīd. Tātad notiek tas, ka Amerikas militārajā un valdībā ir daži trakie kristieši, kas vēlas izmantot šo karu, lai beigtu pasauli un piespiestu Jēzu atgriezties. Tas ir iemesls, kāpēc šis karš notiek. Es nesaku, ka tas ir vienīgais iemesls, bet tas ir viens no tiem. Tas ir Trumps un reliģiskie līderi, kas atbalsta Trumpu, jo redz viņu kā mesiju. Viņi redz viņu kā lielu varoni, kas izraisīs kristietības laiku un Jēzus atgriešanos. Un tas ir iespējamība, kāpēc šis karš tiek cīnīts. Ja godīgi sakot, cita iemesla nav, man ir grūti izdomāt citu iemeslu. Tātad tas ir kaut kas, ko mēs aplūkosim tālāk. Kas tas par trakumu? Kas ir kristiešu cionisms? Kāpēc viņi domā, ka šis karš tuvajos austrumos izraisīs Jēzus atgriešanos? Mēs to apspriedīsim vēlāk. Bet tas novad pie vēl vienas problēmas. Visa mūsu nodarbība ir par spēļu teoriju. Tas ir dīvaini, jo tas liek domāt, ka reliģija ir svarīgāka. Kāda jēga no spēļu teorijas, ja cilvēki nespēlē pēc spēļu teorijas? Ja viņi ir tikai reliģiski fanātiķi? Atbilde ir šāda. Tā joprojām ir spēļu teorija, bet problēma ir tā, ka spēle, ko jūs domājat, ka viņi spēlē, nav tā spēle, ko viņi spēlē. Balva, ko jūs domājat, ka viņi vēlas, nav tā balva, ko viņi vēlas. Mēs domājam materiālās lietās – nauda, resursi, vara. Mēs domājam, ka karš ir par šīm lietām. Un tas nav. Lielais noslēpums, lielā atklāsme visā semestrī, visā šajā kursā ir šāda. Īstā vara, īstā valūta pasaulē nav nauda. Tā ir cilvēka apziņa, jeb uzmanība. Tas ir tas, draugi,
Kad jūs sapratīsiet šo ideju, jūs sapratīsiet visu. Bet tas ir ļoti grūti, lai šo ideju saprastu. Tāpēc man vajadzēs laiku, lai to īsti izskaidrotu. Šis karš tiek cīnīts, lai kontrolētu cilvēces apziņu. Jo tieši mūsu apziņa rada realitāti. Tas ir visu bagātību un visas varas avots šajā pasaulē. Tāpēc tas notiek. Citiem vārdiem, tas nav karš tikai par Irānu, tas nav karš tikai par tuvajiem austrumiem, tas ir karš par cilvēces dvēseli. Tas ir tas, kas notiek, draugi. Tas ir 3. pasaules karš. Tas ir domāts kā pēdējais un galīgais karš visā cilvēces vēsturē, jo tas, kurš uzvarēs šo karu, kontrolēs cilvēka eksistences dvēseli uz mūžību. Tas ir endgame. Es zinu, ka tā ir grūta ideja saprast, bet ejot tālāk, es jums to izskaidrošu. Tas ir lielais noslēpums aiz pasaules. Viss, kam jūs ticat, viss, ko jūs redzat šodien, tā visa ir ilūzija. Realitāte, patiesība ir tā, ka apziņa ir visa varas un realitātes avots. Tāpēc tas ir karš par cilvēces apziņu. Tas ir karš par cilvēces dvēseli.